Atkritumu reģenerācijas stacija Ropažu novadā būs jauna un moderna ēka, kas nevainojami iekļausies kopējā vidē. Tā atradīsies rūpnieciskajā teritorijā starp siltumtrasi un topošo Rail Baltica dzelzceļu. Stacijas skurstenis būs līdz 80 metriem augsts, taču, lai ieraudzītu staciju, vajadzēs nākt tuvāk, jo no apkārtējām apdzīvotām vietām tā nebūs redzama. To ieraudzīt varēs tikai tie, kas to meklēs. Siltuma un elektroenerģijas iegūšanai izmantos no nepārstrādājamiem atkritumiem iegūtu kurināmo jeb NAIK. NAIK tiks pārvadāts speciālās slēgta tipa kravas automašīnās. To plūsma būs vidēji 1 mašīna stundā. Kurināmā noliktavā darbosies spēcīgs nosūcējs, kas iesūks visu gaisu un smaku, lai nekas nenonāktu ārpusē. Šis gaiss tiks izmantots dedzināšanas procesā. Dedzinot NAIK, tiks darbināta reģenerācijas iekārta, radot siltumu un elektroenerģiju. Procesa laikā visas izplūdes gāzes tiks attīrītas ar vairāku pakāpju filtru palīdzību, lai gaisā nenonāktu kaitīgas vielas. Reāllaika gaisa kvalitātes monitorings būs pieejams jebkuram iedzīvotājam tiešsaistē. Stacijas procesu vadība būs pilnībā automatizēta un aprīkota ar drošības sistēmām, kas paredz gan vides kontroli, gan tehnoloģisko drošību. Stacijā tiks izmantoti modernākie tehnoloģiskie risinājumi. Stacijas dienvidu pusē uzstādītie saules paneļi ražos elektroenerģiju. Tiks izmantoti arī efektīvi siltumsūkņi. Stacijas būvniecību un darbību uzraudzīs atbildīgās institūcijas Latvijā, izpildot Eiropas Savienības noteiktos standartus. Ap staciju tiks labiekārtota brīvi pieejama publiskā telpa. Ar saražoto gaismu un siltumu stacija dalīsies ar apkaimes iedzīvotājiem. Tiks izveidots vissezonu skateparks. Tā projektēšanu vadīs Madars Apse, viens no slavenākajiem skateboardistiem pasaulē. Stacijas saražotais siltums uzturēs arī LU Botāniskā dārza augu māju. No saules paneļiem iegūtā elektroenerģija apgaismos arī veloceliņu, kas ziemā pārvērtīsies par trasi slēpotājiem. Brīvi pieejams būs arī speciāli aprīkots parks suņu apmācībām. Un Ropažu iedzīvotāji, kā arī viesi, varēs ērti uzlādēt elektroauto no turpat saražotās enerģijas. Jauna atkritumu reģenerācijas stacija būs solis tuvāk energoneatkarīgai Latvijai. Tās samazinās nepārstrādājamo atkritumu daudzumu poligonos, cilvēciskos industriālu teritoriju un veicinās siltuma un elektroenerģijas cenu kritumu. Ir enerģija, ir ieguvumi. Ropažiem, Rīgai, Latvijai.